Es atceros savu 18. dzimšanas dienu, it kā to svinētu vakar. Pieaugušo dzīve tikai tagad tā pa īstam sāksies. Visi lielie plāni un mērķi vēl priekšā. Bet laiks paskrien ļoti ātri, un tu attopies te un tagad. Tu esi izdzīvojis liels priekus un liels bēdas, uzvaras un zaudējumus, un viss ir daudz citādāk, nekā tu biji iztēlojusies. Jo nevienam no mums nav dzīves rokas grāmatas, kurā smelties zināšanas par to, kā rīkoties tālāk un ko darīt rīt. Mūsu dzīves pašas raksta šo rokas grāmatu. Katru dienu pa vienai lapas pusē. Ir pagājis tāds krietns laiciņš, kopš pēdējoreiz tikāmies. Mani sauc Paula, un man ir milzīgs prieks jūs visus šeit redzēt. Jau kādu laiku es daudz domāju par visiem jums un par to, ka vēlos atgriezties šeit. Un nav labāka laika kā jaunais gads, lai sāktu visu no sākuma. Šogad laikā esmu pilnībā mainījis savu uztveru par dzīvi, par to, kā es izturos pret sevi un apkārtējiem. Tādēļ es ļoti vēlos ar jums dalīties savās zināšanās, savos padomos, savās mācībās, jo es ļoti ceru, ka kādam tas noderēs, un tas būs tāds kā motivācijas būstiņš, uzsākt šo jauno gadu kā jaunākai, foršākai sevis versijai. Tādēļ sagatavoju savu dzērienu, es šodien dzeršu īru kafiju, jo es jums pastāstīšu, ko es esmu iemācījusies savos 25 gados uz šīs planētas. Tādēļ priekā! Iemācies būt pilnībā viens. Nevienas attiecības nav 100% garantētas, un būs ļoti daudzi brīži dzīvē, kad būs jāpļaujas tikai un vienīgi uz sevi. Bet tieši šie brīži ir tie, kuros mēs par sevi varam visvairāk iemācīties, jo tikai vienatnē tu vari sevi tā līdz kaulam iepazīt, un tas ir tik svarīgi pat tiešām zināt pilnīgi visu pašam par sevi. Izvērtēt cilvēkus sev apkārt. Tavi 5 tuvākie cilvēki būtiski ietekmē tavu dzīvi. Vai viņi tev dod enerģiju, liek justies labāk, iedvesmo, un vai šis tuvāko cilvēku loks pēdējo gadu laikā ir mainījies? Esmu personīgi pamanījusi, cik ļoti mani apkārtējie cilvēki mani ietekmē, un nomainot šos tuvākos cilvēkus, esmu redzējis milzīgas izmaiņas savā dzīvē, un tiešām tie cilvēki, kuri ir iedvesmojoši un pozitīvi, manu dzīvi padara labāku. Neņem nekādus kredītus. Šī ir viena milzīga mācība manā dzīvē. Bet labāk centies iekrāt vai padzīvot nedaudz pieticīgāk, jo atbrīvoties no šiem kredītiem ir ļoti grūti, īpaši, ja tev patīk iepirkties, īpaši, ja tu nejūti šo te naudu, ļoti grūti. Padomājiet 2 reizes pirms vēlties kādu ātru aizdevumu vai ekstra naudiņu sev, jo tas nav tā vērts, tas nav. Kontakti ir svarīgāk nekā zināšanas. Ok, nepārprotiet mani, izglītības zināšanas būt gudram ir ļoti svarīgi, bet man vēl projām nav augstākās izglītības, un tikai un vienīgi kontaktu dēļ esmu paspējusi strādāt ļoti daudzās darba vietās, esmu paspējusi izmēģināt dažādas profesijas un dažādus pienākumus un būt vietās un pavadīt laiku ar cilvēkiem, kur ir industrijas profesionāļi, tikai un vienīgi tādēļ, ka es iemācījos komunicēt, un es vienmēr biju īstajā vietā un īstajā laikā. Tas ir ļoti svarīgi. Tādēļ noteikti izglītojies, bet pievērs milzīgu uzmanību tam, kā tu komunicē ar cilvēkiem, un tiešām izkāp no savas mājas kastītes un dodies cilvēkos, meklē kontaktus, jo tie ļoti tālu tev aizvedīs. Izveido rīta un vakara rutīnu. Kā jau daži no jums zina, tad rutīnas manā dzīvē ir bijušas vienmēr ļoti svarīgas, rīta vakara rutīnas, un vēl projām uzskatu, ka šīs te rutīnas palīdz mums sagatavoties dienai vai arī atslāpt no šīs te dienas steigas. Un tava personīgā rutīna ir tavs personīgais laiks, kurā tu vari likt sev justies labāk, palīdzēt sev sagatavoties un sevi savā ziņā arī vairāk iemīlēt. Vīrišķā un sievišķā enerģija. Patiesību sakot, es par šo uzzināju pavisam nesen, bet visu savu dzīvi esmu bijusi hustlere, esmu strādājusi, esmu vienmēr bijusi ļoti neatkarīga, pati visu varu, pati visu daru, man neko nevajag no citiem, nevajag palīdzību. Bet es sapratu to, ka es no šādas dzīvošanas ļoti nogurstu, esmu izdegusi un nevaru šo te foršo pozitīvu enerģiju dot citiem. Tādēļ ir svarīgi atcerēties, kā šīs enerģijas mūsu dzīvē ir svarīgas, vīrišķā, lai sasniegtu rezultātus,
sasniegtu savus lielos sapņus, bet sievišķā enerģija ir tā, kas mums palīdz saslēgties ar savu būtību, un tā ir tā, kas mums dod to prieku, to laimes sajūtu, to mieriņu, kas ir tik ļoti nepieciešams. Kurai meitenei gan nepatīk, ja viņas partneris viņu lutina. Bet tās partneris tev nelutinās, ja tu pati vienmēr gribēs darīt, izdarīt un neļaus viņam dot to iespēju tev palīdzēt un tev likt justies labāk, vai ne? Vienalga princips. Kādam nepatīk, kā es ģērbjos, man vienalga. Kādam nepatīk, kā es dziedu, man vienalga. Kādam nepatīk, ko es postoju sociālajos tīklos, vienalga. Kādam ir viedoklis par jebko manā dzīvē, vienalga. Un īpaši labi es šo pielietoju, ja iet runa par cilvēkiem, kuri manā dzīvē neko nenozīmē, kuru viedoklim nav nekādas nozīmes. Vienkārši vienmēr atcerēties, vienalga. Ir svarīgi uzņemt kritiku, bet ir svarīgi atcerēties, ka tu pats labāk zini par sevi. Neviens cits nekad nav dzīvojis tavā ādā visu šo dzīvi, tikai tu. Nekādīgi neatbildi uz heitu. Un te neiet runa tikai par heitu komentāriem sociālajos tīklos, bet iet runa vispār par riebīgiem cilvēkiem mūsu pasaulē. Kādēļ, lai tu tērētu savu enerģiju, savus labos vaibus citiem cilvēkiem, kuri ir tik negatīvi, un lai arī ko tu viņiem teiktu un attaisnotos, nekas tāpat nemainīsies. Cilvēki heito to, ko viņi paši nevar dabūt. Skaudība rodās tajā brīdī, kad tu redzi kādu, kurš dara kaut ko tādu, ko tu pats gribētu darīt. Tā vietā, lai kaut ko lietas labā darītu, viņi vienkārši heitos, un tas tā ir. Jo pozitīvi, veiksmīgi cilvēki nekad nenoliks citus, kuri cenšas, nekad neliks justies slikti tiem cilvēkiem, kuri kaut ko dara. Pēc iespējas ātrāk nokārto braukšanas tiesības. Man paveicās, es nokārtoju savas tiesības 18 gadu vecumā, bet man tas bija milzīgs traumatizējošs process, jo man vispār līdz pat tam brīdim bija ļoti bail vadīt jebkādu līdzekli, teiksim, tāpat ar riteni. Man bija bail braukt ar riteni līdz 18 gadu vecumam, jo es jutos nedroši uz ceļa. Dienas beigās ar vairākiem neveiksmīgiem centieniem es tomēr nokārtoju tiesības, un tagad es braucu pa Rīgu kā boss. Es jūtos ļoti brīvi un droši. Tad es visiem jums, kuriem vēl nav 18, ļoti silti iesaku nokārtot tiesības jūsu pilsētās, jo ar laiku, pieaugot un aizraujoties ar savām ikdienas lietām, tādas braukšanas tiesības vai citas lietas var palikt 2., 3., 4. plānā. Man liekas, ir ļoti forši, ja tev ir tās tiesības un tu vari brīvi pārvietoties, kad vien vēlies. Ja tev ir mentālās veselības problēmas, lūdzu, neklusē. Es ļoti labi zinu, ka pastāstīt kādam par to, kā tu jūties, ir nenormāli grūti, īpaši, ja ikdienā tu centies to ļoti labi noslēpt, bet pastāst to savam draugam vai draudzenei, pastāst to saviem vecākiem. Es zinu, ka vecākiem ir īpaši grūtāk par to stāstīt, jo tu nevēlies viņus sabiedēt vai likt viņiem justies bēdīgi vai kā, bet tev ir kādam jāpasaka, jo palīdzība ir soļā tālumā. Visur apkārt ir tik daudz lieliskas iestādes, kurās tu vari rūpēties par savu mentālo veselību. Šeit nerunāju par tvaiceni konkrēti. Aiziet pie sava ģimenes ārsta, uzsāc terapiju, aiziet pie psihiatra. Arī mans pieredzes stāsts, piemēram, pie psihiatra bija tāds, diezgan akmeņains sākotnēji, jo es aizgāju pie viena psihiatra. Viņš pateica, ka es visu feikoju, ka tas, visu, ko es stāstu, tā nav. Es neizskatos depressed. Es vispār nezinu, kā tāda cilvēka var strādāt šādās iestādēs, bet mana 2. un 3. pieredze bija labāka. Un tāpat arī svarīgi atcerēties, ka terapeiti ir dažādi, un tas nekas, ka pirmais terapeits varbūt nebija īsti tavējais, bet ir ļoti daudz citu cilvēku, kuri tev palīdzēs. Neviens darbs nav tavas fiziskās vai mentālās veselības vērts. Vēl vienreiz, neviens darbs nav tavas fiziskās vai mentālās veselības vērts. Tas arī viss. Nekad nedalies ar pārāk daudz informāciju. Don't overshare, please. Ir forši pastāstīt lietas un dalīties ar lietām ar saviem tuvākiem cilvēkiem, bet esmu pieļāvusi šādu kļūdu vairākas reizes, ka es ļoti atklāti dalos par to kaut kādām savām, negatīviem lietām sociālos tīklos, vai savu neapmierinātību sociālos tīklos, vai arī stāstīšu kaut kādus savus sapņus, mērķus, plānus citiem cilvēkiem man apkārt. Un man liekas, tas ir bezjēdzīgi. Pirmkārt, nevienam neinteresē. Man liekas, ka šāda veida pārāk liela dalīšanās atņem tev to labo enerģiju, kas tevī ir, un cilvēki var veidot kaut kādus savus viedokļus par tevi, kur tev vispār nav vajadzīgi. Paturi daudz lietas pie sevis. Man liekas, īpaši svarīgi paturēt
savu privāto dzīvi pie sevis, jo tā tu vari viņu kultivēt un veidot daudz veselīgāku un mīlošāku un daudz mierīgāku. Jo, man liekas, šo drāmu nevienam nevajag vairs mūsdienās. Atrod savu autentisko es. Kas tu esi? Kas tev patīk? Kā tev patīk ģērbties? Ko tev patīk klausīties? Kur tev patīk pavadīt savu brīvo laiku? Visas šīs lietas atrod savu es un nebaidies no tā. Es gribu iet ārā ziemā ar savu rozā pulkaino mēteli. Es to darīšu. Kāpēc nē? Eksperimentē ar stilu, eksperimentē ar matiem, ar frizūram, ar make-upiem, eksperimentē ar visu. Un tajās jomās lietās, kurās jūties vislabāk, tās patur pie sevis un dari ikdienā. Tas ir tieši tik vienkārši, bet patiesībā mums apkārt ikdienā ir tik daudz trendi un cilvēki, kur ietekmē mūsu viedokli pašiem par sevi, ka ir ļoti viegli apmaldīties un aizmirst, kas tad man patīk. Un tad tu sāc ģērbties, kā tavam puisim patīk, vai arī uzvesties, kā tava mamma vēlās, un tad dienas beigās kur paliec stūvainā. Neatliec savu veselību otrajā plānā. Šis ir ļoti vienkāršs un primārs punkts, jo veselība ir pirmajā vietā, ja tu nebūsi vesels, visam pārējiem nebūs nozīmes. Piesakies pie ģimenes ārsta, 2 reizes gadā uztais analīzes, lai vienmēr būtu droši, ka viss ir ok, ja nav ok, uzreiz to visu var salabot. Un arī, ja tu jūties mentāli slikti, varbūt sākumā saproti, kas ar tevi notiek fiziski, kas tev iekšā notiek, jo varbūt tev ir zems dzelzs līmenis, nav D vitamīna un tādas lietas, kas man personīgi arī ir bijis problēma. Bet jā, to visu var vienkārši labot. Nekad neskrien pakaļ attiecībām. Ir tāds ļoti skaists teiciens. I don't chase, I attract, what belongs to me will simply find me. Esmu daudz skrējis pakaļ cilvēkiem, kur nodomi pret mani nav bijuši tie patiesie vai vienkārši nav sadarējuši to, ko es vēlos no visas šīs situācijas. Waste of time! Neskrien pakaļ citiem cilvēkiem, tas ir tik vienkārši. Ļauj citiem nāk pie tevis. Dari savas lietiņas, fokusējies uz sevi. Varbūt daudz lietas, ko stāst, izklausās egoistisks vai ļoti pašcentrētas, bet hei, kurš cits par tevi rūpēsies un tevi tik ļoti mīlēs, kā tu pats eri? Ja nav lemts, tad nav lemts. Tas cilvēks bija tavā dzīvē uz konkrētu periodu, lai iemācītu tev lietas, kas tev ir jāzina. Ejam tālāk. Jo vairāk tu izdabāsi citiem, jo mazāk tevi respektēs. Es visu dzīvi esmu bijis tipiskākais people pleasers, tipiskākais cilvēku izdabātais. Kā tik visiem viss ir labi, forši, visiem viss ir kārtībā, kaut no es visiem tiem patiktu visu laiku, bet vai mani kāds respektē tādās situācijās? Nu, baigi nē. Es labāk izvēlos, ka mani citi respektē, arī kāds būtu mans viedoklis un mana nostāja, nekā ka es visiem patīku, jo tas pat reāli nav iespējams. Tam nav iespējams visiem patikt, tas nav iespējams. Respekts, manuprāt, ir daudz svarīgāks nekā būt visiem kaislauķi or something. Kāp ārā no komforta zonas. Šis ir viens no maniem mīļākajiem topikiem, par ko runāt, jo mums visiem ir savas komforta zonas, un pilnīgi nekas nemainīsies, ja tu neko nedarīsi lietas labā. Paliekot vienā pazīstamā vietā, darbā, attiecībās, nekas nemainīsies. Tu nekļūsi par to cilvēku, par kuru tu vēlies kļūt, ja tu paliksi tajā pašā vietā. Visiem ir bailes no pārmaiņām, visiem ir bailes no nezināmām situācijām, kuras mēs izdzīvojam pirmo reizi. Bet jo vairāk tu izmēģināsi šīs lietas un mainīsi savu dzīvi, jo vairāk tev būs tā sajūta, ka, hei, es to izdarīju, un tev vairs nebūs tās bailes tik lielas. Tas ar laiku pazudīs, un tu jutīsies ļoti komfortabli, jebkurā dzīves situācijā, jebkuros apstākļos, un tā tu ātrāk un ātrāk varēsi attīstīties. Simple as that. Sapņo. Nav pilnīgi nekādu griestu taviem sapņiem. Man patīkušo skatīties šādi. Ja viņi to izdarīja, kāpēc gan lai es to nevarētu izdarīt? Vienkārši jāsapņo liels sapņi. Tu gribi savrupmāju ar mašīnu garāžiņu, kurā ir Porsche un visādas citādas mašīnas, kuras tev patīk, un tev ir savs miljonu, biljonu dolāru, eiro bizness. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tu gribi kļūt par modeli, gribi uzstāties Broadwayā, tu vēlas filmēties Holivudā. Tas viss ir iespējams. Tas, protams, nav vienkārši. Tas ir jāsaprot, tas nav vienkārši. Tāpēc arī šie milzīgie sapņi mūs biedē, bet tas ir izdarām ar smagu darbu un veiksmi. Pavadi vairāk laika ar savu ģimeni. Uzvani vecvecākiem, brauc ciemos pie savas ģimenes, pie savas mammas, tēta.
pavada laiku ar saviem brāļiem un māsām. Tas ir tik ļoti svarīgi. Mums ļoti viņi jātur savās sirsniņās un jāapciemo, cik bieži mēs varam, jo laiks iet un laiks ir nepielūdzams un dzīve iet uz priekšu un tu nekad nezini, kas var notikt. Nebaidies izgāzties. Daudz bailīgāk, manuprāt, ir nekad nepamēģināt tavu sapni vai tās lietas, ko tu vēlies darīt, nekā izgāzties. Ir tik daudz uzņēmēju šajā pasaulē, kuriem bijis viens biznes, otrs biznes, trešais biznes, kuri visi ir izgāzušies. Bet beigās tas 5. biznes aizgāja, un viņi ir tur, kur viņi tagad ir. Izgāšanās ir mācību stunda. Ok, šis nestrādā. Es iemācījos to un to. Tagad es varēšu pielietot šīs zināšanas, lai mēs nākamais biznes vai nākamais darbiņš vai ideja neizgāstos. Un ja arī tā izgāžās, hei, mācāmies no jauna, ejam tālāk. Man liekas, ka tik svarīgi nepadoties. Man liekas, ka cilvēki tik ļoti ātri padodās pie pirmā šķēršļa un tad domā, ka, man nav lemts vienkārši. Nē! Bet ir atceries, ka ar domāšanu un plānošanu tās lietas nekustēsies uz priekšu, to vienkārši vajag sākt darīt. Slikta diena nenozīmē slikta dzīve. Mums visiem ir sliktas dienas, mums visiem ir dienas, kad viss ir galīgi greizi, mēs jūtamies emocionāli slikti, kaut kas slikts ir atgadījies, bet tā viena diena, tas moments nenozīmē, ka rītdiena būs slikta. Parītdiena būs slikta, pēc mēneša būs slikti. Man liekas, ka ir forši reflektēt uz šādām sliktām dienām, atskatīties, ir svarīgi izraudāties, bet tā ātri vien to visu vajag apstrādāt, atstāt tajā dienā un ar jaunu elpu iet tālāk. Ja mēs pārāk iesim tajā upura lomā, mēs nabadziņi, man viss ir slikti, tas ir tik ļauni pret sevi, tas tiešām nevienam nepalīdzēs un nekas nemainīsies. Esi atvērts jebkam. Spontāns ceļojums? Aiziet. Spontāns piedāvājums darbā? Ok. Karjeras iespēja, par kur tu esi visu dzīvi sapņojis, bet tev ir bail, jo tu nezini, kā to visu izdarīt? Ok, aiziet, mēģināsim. Man liekas, ka šie spontānie momenti, šīs te iespējas, kas mūsu ceļā nāk, ir tieši tās, kas maina mūsu dzīvi, un sniedz mums vislabākās atmiņas. Mani mīļākie ceļojumi ir bijuši tādi, kuri tika izdomāti šādi. Ok, braucam, aiziet. Uztver dzīvi kā video spēli. Tātad iedomājies, tu pamosties no rīta, tev ir jāizdomā, ko vilkt mugurā, kā izskatīties, kā sev pasniegt ārpus mājas. Vienmēr centies izskatīties vislabākā vien tu vari tajā konkrētajā brīdī, jo tas, kā tu sev pasniegs citiem, ir tas, kā citi pret tevi izturēsies. Un tas ir ļoti vienkārši, piemēram, ja es dodos uz darbu, trenuškās, netīriem matiem, galīgi negatava, esmu vēl ieradusies ļoti vēlu un vienmēr ar kavēšanos. Ko tu par tādu cilvēku domā? Viņa ir tāda haotiska, nesavākta, tā vietā esi disciplinēts, izskaties vienmēr uz visiem 100, jo tad cilvēki brīžos, kad tu ienāc pa durvīm, domās, viņas tās tik labi. Viņi ir vienmēr tik laicīgi, vienmēr viss ir forši un viņi ir gatavi strādāt. Un, jo gribam vai negribam, un arī cik ļoti daudz runāt par to, ka visu pārējiem viedokļiem nav nozīmes. Ja mēs vēlamies kontaktus, ja mēs vēlamies foršu komunikāciju ar cilvēkiem, ir svarīgi, ka tu sev pasniedz savā vislabākajā veidolā. Un tici man, arī tu jutīsies uz visiem 100%. Nesalīdzini sevi ar citiem. Šis ir ļoti svarīgs punkts, kurš ir īpaši aktuāls mūsdienās, kad viss, ko mēs ikdienā redzam, ir sociālo tīklu, skaistās dāmas ar AI filtriem virsū. Un dabiski mums visiem ir vēlme salīdzināt sevi ar citiem, vai nu tas ir izskata ziņā, vai karjeras ziņā, vai statusa ziņā, vai ne. Bet katram ir savs ceļš. Mans ceļš ir tāds, tavs ceļš ir tāds, katram bijuši savi šķēršļi, un mēs katrs esam izdzīvojuši dažādus dzīves momentus, kas ir mūs veidojuši tādus, kādi mēs tagad esam. Tādēļ labāk iemācies sevi iemīlēt, un visu to laiku, kuru tu pavadi skatoties uz citiem, salīdzinot sevi ar citiem, ieguldi sevī, romantizē dzīvi. Man liekas, ka milzīgi atslēga tam, lai mēs ikdienā justos labi un justos pozitīvi, ir tas, ka mēs novērtējam visas mazās lietas, visas ikdienišķās lietas, ko mēs ikdienā daram, lai arī tad, kad mēs sasniedzam jau lielākus un augstākus mērķus, mēs varētu justies gandarīti un priecīgi par pilnīgi visu, kas ar mums notiek. Ir tik svarīgi iemācīties būt pateicīgam par pilnīgi visu, kas ar tevi notiek, jo tā tu visu laiku sev atgādini, ka hei, patiesībā jau viss nav tik slikti, īpaši tādēļ, ka mēs esam tik ļoti savā ikdienas skrējienā
aizrāvušies ar to, ko mēs vēlamies sasniegt, ka mēs neizbaudām to, kas mums jau tagad ir. Mazā Paula būtu vienkārši sajūsmā par to dzīvi, kur es šobrīd dzīvoju. Un to es novēlu arī visiem jums. Novērtēt savas ikdienas mazās foršās lietiņas, jo tā viss liksies daudz patīkamāk. Un neuztver dzīvi tik ļoti nopietni. Es ceru, ka kāda no šīm lietām arī jums ikdienā noderēs, un milzīgs paldies, ka skatījāties šo video. Es to ļoti, ļoti novērtēju. Man ir prieks atgriezties, un es ļoti ceru, ka mēs šādi tiksimies aizvien biežāk un biežāk. Noteikti iečeko aprakstu un manus sociālos tīklus, kā arī noteikti atstāju komentāru ar ieteikumiem, ar pārdomām par šo video, lietām, par kurām tu vairāk vēlētos dzirdēt nākamajos video. Ja man ļoti pietrūks sazināties un parunāties ar visiem jums, jo, manuprāt, šis ir lielisks veids, kā arī mēs varam trenēt savu komunikāciju un apmainīties ar ieteikumiem un idejām viens ar otru. Mīļš, paldies, ka skatījies! Tiksimies nākamajā video!